Čau! Es mēnesi nostrādāju klasiskā algotā darbā, katru dienu no 9 līdz 6, un sapratu divas lietas, kuras jau man bija aizmirsušās, bet par kurām jūs bieži runājat. Pirmā lieta ir par enerģiju un nogurumu. Reāli tiešām, jau uz mēneša beigām bija tā, kad, vispār vakarā atbrauc mājās tāda lupata, pilnīgi nekam nav spēka, un, protams, ka arī neko negribās vairs darīt, un tā, un tik nepatīkama sajūta. Man vēl bija tā, kad es nevarēju šajā jaunajā ikdienas ritmā iekļaut savus ierastos rīta rituālus, ūdens dzeršanu, piemēram, jo es nevarēju mājās dzert to ūdeni veselu pusstundu vai stundu, un tad atbraukt uz darbu un ēst brokastis. Un es domāju, kā es bez brokastīm izturēšu līdz pusdienlaikam, un tad man izpalika tā ūdens dzeršana, un tad man ļoti, ļoti nepatika tā sajūta vakaros, kad tāds tik liels nogurums, un nezinu, reāli sajūta kā vecam cilvēkam, ja? Un es tā sāku tīt atpakaļ, paga, šitā nedrīkst atstāt, tā, kurā brīdī es jūtos labi. Un es atgriezos atkal pie detoksa. Man detoks rīktīgi palīdz. Tas ir jau gatavs komplekts, ja, kurā ir saliktas dabas vielas un arī ūdens, lai dotu enerģiju. Tas ir rīktīgi enerģijai. Un pirmajā dienā, es nezinu, es vienkārši jau sen fanoju par šo komplektu, bet, to ūdens dzeršanu es atrisināju vienkārši, sāku celties ātrāk, lai man ir tas laiks gan ūdenim, gan brokastīm. Un pirmajā dienā jau bija tā, ka man darbā neprasījās kafija, man nenāca miegs, jo parasti pēcpusdienu sāka nākt miegs, tāpēc, ka visu laiku tu sēdi vienā telpā pie datora, bišķiņ tāds sagurums, un nācās dzert kafiju. Un vēl es pēc šī mēneša sapratu, ka tāds svariņš bišķiņ sāk nākt klāt. Es to norakstīju uz to sēdošo darbu, varbūt arī, bet arī tas, ka vakarā pie tā noguruma gribējās vairāk našķēties. Un tā kā detoks komplektā ir lecitīns, man jau pirmajā dienā jutās enerģija un neprasījās saldumus. Ne kafiju, ne saldumus. Un man tas bija wow! Un otrā lieta, ka jūs sakat, nekam nav laika, lai mainītu kaut ko savā dzīvē, tā ir tikai atruna. Jo man arī likās, ka man nav laika, bet ļoti, ļoti domājot par to, ka es tomēr dzīvē gribu darīt savas lietas un gribu uzlabot savu dzīvi, laiks atrodas visam, kas tev ir prioritāte. Foršu dienu, bučiņas!